Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izraēlkom. Aline? Šodien mēs devāmies uz Aravas tuksnesi, lai meklētu pazudušo ķēniņa Salomona cietoksni. Vienu no lielākajiem Izraēlas arheoloģiskajiem un bībeliskajiem noslēpumiem, kas glabā ķēniņa Salomona būvju varenību. Bet tas ir arī pierādījums elku pielūgsmei, kas iefiltrējās Izrēlā. Iepazīsim Bībeles Tamāru tuvāk. Tad ja esat gatavi, sāksim! Karalis Salamans bija viens no lielākajiem būvniekiem Izraēlas vēsturē. Viņa kolosālās celtnes ir aprakstītas Bībelē un arī atrastas arheoloģiskajos izrakumos. Taču pastāvēja liels noslēpums – viņa cietoksnis, kas bija pazudis tuksnesī. Un Salamans pārbūvēja Gezeru. Viņš uzcēla lejas Beit-Horonu, Bālatu un Tadmaru tuksnesī, tajā zemē. Un patiešām, Beit-Horona un Bālata tika atrastas arheoloģiskajos izrakumos. Tāpat kā Megido, Hācora, Jeruzalemes būves. Visas minētas Bībelē un atrastas. Bet noslēpums palika. Kur atradās Tadmara tuksnesī? Tadmara, kuru varēja saukt arī par Tamaru vai Tamāru. Bet mēs nedrīkstam sajaukt šo Tadmaru ar citu pilsētu ar tādu pašu nosaukumu. Otra Tadmara atradās ziemeļos, un šodien to sauc par Paumīru, kas atrodas mūsdienu Sīrijā. Šī vieta, šīs drupas, tika atklātas no jauna jau 1902. gadā. Tas nozīmē, ka pirms vairāk nekā 100 gadiem. Tomēr speciālisti un arheologi, kas šeit ieradās, uzskatīja, ka tā ir romiešu cietoksnis, kādi šajā reģionā ir vairāki. Tomēr 50. gados šeit ieradās viens no izcilākajiem Izraēlas arheologiem, vārdā Benjamins Mazars. Un viņš sāka rūpīgi pētīt šo vietu un atklāja, ka zem romiešu slāņa šeit ir daudz senāks slānis. No dzelzs laikmeta, Salamāna laikmeta. Tad viņš atklāja, ka šī ir Bībeles Tamāra, kurā mēs tagad kopā ieiesim. Nāciet kopā ar mani, lai uzzinātu, kāpēc Salamans šeit uzceļ cietoksni, vietā, kas no pirmā acu uzmetiena varētu šķist pilnīgi nekurienes vidū. Bet tā ir stratēģiska vieta. Ejam tālāk. Paskatieties, cik nocietināta ir šī vieta. Paskatieties uz šo milzīgo vārtu. Šīs būves ir oriģinālas no dzelzs laikmeta. Jautājums ir, kāpēc ķēniņš Salamans un ķēniņi pēc viņa nolēma šeit, tuksneša vidū, celt cietoksni? Šī vieta nav izvēlēta nejauši, gluži pretēji. Šeit atradās robeža starp Izraēlas valsti un edomiešiem. Viņi bija vēsturiski Izraēlas ienaidnieki. Naidīgums pastāvēja jau kopš patriarhu laikiem. Jo, ja mēs atgriežamies pie Bībeles ciltrakstiem, Jēkabs ir Izraēlas tautas ciltstēvs, bet Ēsavs edomiešu ciltstēvs. Un kopš tā laika pastāvēja šī naidīgā attieksme, kas patiešām pārauga bruņotā konfliktā. Ir daudz un dažādas Bībeles vietas, kas runā par cīņu un strīdiem starp abām tautām. Es šeit uz ekrāna jums rādu tikai dažus piemērus.
Tās bija gadsimtiem ilgas sadursmes, kaujas un kari, līdz pienāca ķēniņa Dāvida laiks. Un ķēniņš Dāvids spēja uzvarēt edomiešus un iekaro Edomas valsti kā savu vasaļvalsti. Šī kārtība turpinājās ķēniņa Salamana laikā. Tātad, kad Salamans uzceļ šo cietoksni, Edoma un Jūda nebija tieši robeža, kas sadalītu divas teritorijas. Bet tomēr Salamans zināja edomiešu vēsturi, par naidīguma un konfliktu vēsturi. Tātad, pat būdami viņa vasaļi, viņš uzceļ šo cietoksni, lai uzraudzītu edomiešus. Un ir vēl viens ekonomisks iemesls. Šeit netālu no Tamāras gāja lielas tirdzniecības ceļi. Un tas, kurš kontrolē tirdzniecības ceļus, kontrolēja arī nodokļu iekasēšanu. Un tas nesa lielu pēļņu Salamānam. Un pēdējais iemesls, kāpēc Tamāra atrodas tieši šeit, nevis tuvākajā vietā, ir tas, ka šeit ir viens no lielākajiem ūdens avotiem visā Aravas tuksnesī. Un bez ūdens šī vieta nevarētu pastāvēt. Un tagad, kad mēs jau saprotam, kāpēc šī cietoksnis tika uzcelta, dosimies iekšā un iepazīsim to tuvāk kopā ar visiem tās vēsturiskajiem periodiem. Kamēr mēs ejam, es vēlos, lai jūs pievērstu uzmanību šīm vietām, kur uz zemes izskatās, ka ir balti maisi. Šīs ir aktīvo arheoloģisko izrakumu zonas. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa Bībelē minētās Tamāras vēl nav izrakta. Pašlaik izrakumi notiek gadu no gada, un arvien vairāk šīs vietas vēstures tiek atklāts. Bet no tā, ko mēs jau esam atraduši, mums patiešām ir pārsteidzoši atradumi, kas saistīti ar vairākiem Izraēlas ķēniņiem. Iesim! Arheoloģiskie izrakumi šajā vietā ir atklājuši kaut ko, kas izskatās kā slāņkūka. Katra kārta ir atšķirīgs vēsturisks periods. Augšējā kārta, ko viņi sauc par pirmo kārtu, ir romiešu perioda kārta. Piemēram, šī augšējā zona šeit, kur atradās romiešu cisterna. Bet ja mēs ejam zemāk pa kārtām, mēs nonākam pie senākiem periodiem, piemēram, nabatiešu periodiem. Un zem nabatiešu perioda ir izrēliešu periods, Izraēlas ķēniņu periods, 5. kārta. Un pēdējā kārta, pati apakšējā 6. kārta, ir ķēniņa Salamana kārta. Tas ir 10. gadsimta periods pirms Kristus. Mēs runājam par notikumiem pirms 3000 gadu. Un 6. kārta šeit, šajā apgabalā, ir ļoti izteikta. Tātad zemākā zona, ko mēs šeit redzam, tika uzbūvēta Salamana karaļa laikā, lai aizsargātu robežu ar Edomu. Cietoksnis savā uzplaukuma laikā bija 90 x 90 metrus liels, kas ir iespaidīgs izmērs. Vēl iespaidīgāk, ja ņemam vērā, ka atrodamies tūkstneša vidū. Šis ir Aravas tuksnesis, un tas Bībelē tiek pieminēts vairākas reizes. Tomēr arī šodien par to tiek runāts ļoti maz. Bet tā ir skaista reģions, pilna ar Bībeles vietām. Un Aravas tuksnesis ir josla, kas stiepjas no Nāves jūras dienvidu daļas līdz pat Sarkanajai jūrai.
Šeit mēs varam redzēt arheoloģiskos atradumus no dažādiem vēstures periodiem, tostarp arī no mūsdienām. Jo mēs šeit varam redzēt vienkāršu ēku, kas uzcelta 1927. gadā. Tas ir gandrīz pirms 100 gadiem. Bet tā glabā interesantu vēsturi. Ja jūs paskatīsieties šeit uz Anglijas karogu, šī ēka tika uzcelta laikā, kad visa Izrēla bija daļa no Britu mandāta. Un viņi šeit uzbūvē policijas iecirkni, kamieļu staciju. Burtiski šeit bija arī karavīri, kas jāja ar kamieļiem. Un stacija tika izveidota tieši šajā vietā, lai aizsargātu tirdzniecības ceļus, ceļotājus uz ceļa. Tas pats iemesls, kāpēc Šalamans pirms 3000 gadu šeit uzcēla cietoksni, ir tas pats iemesls, kāpēc pirms 100 gadiem Briti šeit uzcēla šo policijas staciju. Un to toreiz sauca par Ein Haceva vai Ein Hoco. Un šī stacija ir labs atgādinājums par Izrēlas modernāko vēsturi, kad no 1917 līdz 1947 gadam Briti pārvaldīja šo reģionu. Un mana vienīgā problēma ar šo policijas staciju ir tā, ka tās būvniecības laikā darbinieki paņēma akmeņus no oriģinālās cietokšņa. Jā, viņi paņēma 1000 gadu vecus akmeņus un pēc tam pārklāja tos ar apmetumu, tādējādi izdzēšot daļu no šīs vietas oriģinālās vēstures. Patiesi tas ir pārsteidzoši, jo šī vieta apvieno Bībeles vēsturi ar mūsdienu Izrēlas vēsturi. Un paskatieties, kas šeit iekšā ir. 1948. gadā, kad Izrēla pasludina savu neatkarību, Tamara tiek pārvērsta par Izrēlas militāro bāzi. Un turpmākajos gados tiek uzbūvēta šī pazemes daļa, pa kuru mēs tagad ejam. Un šī bija stratēģiski svarīga vieta Izraēlas armijai, jo mēs atrodamies blakus robežai ar Jordāniju, kas bija liels Izraēlas ienaidnieks, līdz miera līgumiem, kas tika parakstīti 90. gados. Skatieties, tur, kur Salamans, Izraēlas karalis, uzbūvēja savu militāro cietoksni, lai aizstāvētos pret edomiešiem, 3000 gadu vēlāk Izraēlas armija uzbūvē militāro bāzi, lai aizstāvētos pret jordāniešiem. Bet mūsdienās ar Jordāniju valda miers, un šī militārā bāze vairs netiek izmantota. Un vēl viens interesants fakts par Bībeles Tamāru ir tas, ka Izrēla nodeva šo vietu kristiešu pārvaldībā. 1984. gadā Izraēlas senlietu ministrija nodeva šo vietu kristiešu NVO ar nosaukumu Blossoming Rose, lai viņi par to rūpētos. Un viņi veic svarīgu darbu, saglabājot Bībeles vēsturi, sākot no Tamāras pārvaldības līdz tās restaurācijām un arheoloģiskajām izrakumiem. Un tagad mēs atgriežamies pie mūsu Bībeles laika arheoloģijas. Un tas, kas šeit tika atrasts, ir pārsteidzoši. Tieši šajā vietā, kur es atrodos, atradās templis. Un šajā rekonstrukcijā mēs varam redzēt, kā tas izskatījās Bībeles laikos. Un tas bija pagānu templis, edomiešu templis. Jā, templis, kas piederēja Izraēla ienaidnieku dieviem. Arheologi šeit atrada 75 pagānu kulta priekšmetus. Starp tiem 7 akmens vīraka altāri, 3 statuju attēli, 1 sievietes ar bļodu attēls,
bet pārējās 2 karavīru attēli. Tika atrasti vairāki postamenti, uz kuriem tika liktas bļodas ar ziedojumiem dieviem. Tika atrasti kausi, vīraka dedzinātāji. Tika atrastas arī 2 mazas māla lāpstiņas. Tās visticamāk tika izmantotas, lai maisītu karstās ogles vīraka dedzināšanai. Un tika atrastas māla granātāboli. Tās bija simboli, kas tajā laikā tika izmantoti tempļos. Pat Jeruzālemes templī bija granātābolu attēlojumi. Un tika atrasta akmens skulptūra, par kuru uzskata, ka tā attēlo pagānu dievu, kas tika pielūgts šajā templī. Un tas, kas burtiski apstiprināja šos atklājumus, bija zīmoks. Jo blakus šim templim tika atrasts akmens zīmoks ar edomiešu uzrakstu. Uz tā attēloti 2 vīrieši ar garām tunikām, katrs vienā pusē altāram ar ragiem. Viens ar paceltu roku svētības žestā, bet otrs upurēšanas žestā. Tātad šis zīmoks mums parāda, ka šī bija edomiešu pagānu pielūgsmes vieta. Bet kā var būt, ka šeit, Jūdā, bija pagānu templis? Un vēl vairāk, kā jau runājām, templis, kas piederēja ienaidnieku dieviem. Un atbilde ir, mēs neesam pārliecināti. To, ko mēs gan zinām no pašas Bībeles, ir tas, ka bieži vien elku pielūgšana spēja iefiltrēties Izrēlā. Tāpat kā paši ķēniņi Salamana laikā, kad viņš jau bija gados vecs un precējies ar daudzām sievietēm no svešām tautām, tostarp arī edomiešu sievietēm. Šīs sievas viņu ietekmēja pielūgt svešus dievus. Un tāpēc savos pēdējos dzīves gados Salamans pielūdza pagānu dievus Jeruzālemē. Salamanam novecojot, viņa sievas viņu pamudināja pievērsties citiem dieviem. Un viņa sirds vairs nebija pilnībā veltīta kungam, savam dievam, kā tas bija viņa tēva Dāvida gadījumā. Salamans sekoja Aštartai, sidoniešu dievietei, un Milkāmam, amoniešu negantībai. Tādējādi Salamans darīja to, kas kunga acīs bija ļauns, un nepalika uzticīgs kungam, kā to bija darījis viņa tēvs Dāvids. Tā viņš darīja visām savām ārzemju sievām, kuras dedzināja vīraku un upurēja saviem dieviem. Un viens no ķēniņa Salamana pēcnācējiem, vārdā ķēniņš Amacijs, sekoja Salamana ceļiem. Jo 2. laiku grāmatā, 25. nodaļā, ir teikts, ka Amacijs cīnījās un uzvarēja edomiešus. Un pēc uzvaras viņš atveda līdzi viņu dievus, un tiem kvēpināja vīraku. Tas nozīmē, ka Amacijs guva uzvaru karā, bet piedzīvoja garīgu sakāvi. Šis templis ir vēlāk celts nekā ķēniņa Salamana un ķēniņa Amacija laikā. Bet tas ir daļa no šīs pašas elku pielūgsmes infiltrācijas parādības Izrēlā, ko bieži vien veicināja paši ķēniņi. Bet šeit ir vēl viena lieta, kas ļoti piesaistīja arheologu uzmanību un šokēja viņus. Kad viņi atrada šo templi, tas bija iznīcināts, bet tīši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka templis netika iznīcināts kara laikā, zemestrīcē vai kopā ar pārējo pilsētu. Un ja kāds atnāca šeit, iznīcināja un apgānīja šo elku templi. Kā tas tika izdarīts? Viena persona vai cilvēku grupa atnāca šeit un aizvāca visus altārus, visas statujas, kas šeit atradās. Viņi izraka bedri tieši tur, kur es stāvu.
Viņi šeit izraka lielu bedri un iemeta visas tās statujas iekšā, salaužot tās visas līdz pēdējai. Un pēc tam viņi uzlika virsū lielus akmeņus un aizbēra visu šo vietu. Tas nebija izdarīts nejauši, kara vai hausa laikā. Tīši viņi atnāca šeit, lai izbeigtu visu, kas tika darīts šajā templī. Un tāpēc, kad arheologi ieradās šeit un veica izrakumus, viņi atrada arheoloģisko dārgumu. Jo tā kā visas detaļas tika salauztas tieši akā, tika atrastas visas detaļas līdz pašām beigām, un visus priekšmetus varēja salikt atpakaļ kopā. Un šodien tie ir izstādīti Izraēlas muzejā. Bet kurš izbeidza šīs vietas elku pielūgšanu un kad tas notika? Atbilde ir pašā Bībelē. Bībele mums stāsta, ka ķēniņš Josija, ļoti taisnīgs valdnieks, nolēma veikt reliģisku attīrīšanu Jeruzalemē un Jūdā. Savā valdīšanas 8. gadā, vēl būdams jauns, Josija sāka meklēt Dāvida, sava tēva, dievu. Un 12. gadā viņš sāka attīrīt Jūdu un Jeruzalemi no augstienēm, Ašēras stabiem, kā arī no izcirstajiem un lietajiem elkiem. Josija atcēla priesterus, kurus Jūdas ķēniņi bija iecēluši, lai tie kvēpinātu vīraku augstienēs Jūdas pilsētās un ap Jeruzalemi. Tāpat arī tos, kas kvēpināja vīraku Bālam, saulei, mēnesim, planētām un visam debesu pulkam. Josija sapulcināja visus priesterus no Jūdas pilsētām un apgānīja augstienes, kur priesteri kvēpināja vīraku no Gebas līdz Beršebai. Redziet, mēs tieši atrodamies Jūdā. Un šādā veidā Josija izbeidza arī citu vietu elku pielūgšanu. Un ne tikai tas, mēs zinām, ka Josijas reliģiskā reforma notika 621. gadā pirms Kristus. Tas nozīmē 7. gadsimtā pirms Kristus, tieši tajā pašā gadsimtā, kad šis templis pārstāja darboties. Un ņemot vērā visu šo, es uzskatu, ka Tamara ir tik aizraujoša vieta, ko iepazīt. Jo mēs varam runāt sākot no ķēniņa Salamana laikiem, caur Izraēlas un Jūdas ķēniņiem līdz pat mūsdienām. No Britu mandāta laikiem un līdz pat mūsdienām šeit, Izraēlas valsts paspārnē. Es ceru, ka jums patika šodienas video. Ja jums patika, neaizmirstiet nospiest patīk un tiekamies nākamreiz!